Latvijas vīriešu basketbola izlase spoži iesākusi pasaules kausu basketbolā. Otrajā mačā tika apspēlēti olimpiskie vicečempioni francūži, nodrošinot mūsu vīriem vietu top 16. Uz mūsu prognožu spēles studiju trešo raidījumu esam aicinājuši vienu no Latvijas vadošajiem basketbola tiesnešiem, šobrīd komisāru Juri Kokaini. Visi cilvēki basketbolā aprīnās. Es zinu, ka tu esi viens no mūsu pirmajiem FIBA tiesnešiem. Kā vispār cilvēks nonāk līdz idejai kļūt par basketbola tiesnesi? Tomēr profesija, būsim reāli. Tu nekad nebūsi uzvarētājs, tu nekad nebūsi visu ļoti mīlēts, jo tiesneši vienmēr atcerās to slikto, nevis kaut kādas tur pozitīvās darbības. Kā tu pie šādas soļa vispār nonāci, pie šādas izvēles? Es kaut kad spēlēju basketbolu. Sapratu, ka tālāk droši vien kā ar basketbolu ļoti tālu netikšu spēlējot, tad arī nolēmu pamēģināt tiesāt. Bija sporta nometnēs tiesājis. Tā kā sāku ar jaunatnes sacensībām, tad lēnā garā gājas priekšu. Tā arī bija. Gribējās palikt tajā basketbolā. Kaut ko tomēr kā saka, tā bērnība un jaunība bija pavadīta. Nē, jāsaka jau bērnība droši vien. Jo es sāku tiesāt, man bija 21 gads. Tagad laikam tas skaitās jau vēlu. Tagad ir visiem ļoti cenšas, ļoti agri sākt. Jaunatnes līgas, tur pilnās parāda tiesātie vairums tie mūsu topošie tiesneši. Jā, mūsu FIBAS tiesneši ir bijuši jau 21 gadu vecumā, jau ir FIBAS tiesnesis. Es savā laikā biju 26 gadu vecumā, es biju jaunākais, laikam, Eiropā tajā brīdī. Kā sadzīvot ar kaut kādu negativitāti, kas ik pa laikam apkārt? Tāpat būsim reāli tribīnēs, vienmēr būs kāds asprātis, gudrinieks, kas gribēs pazoboties, pakaitināt, paprovocēt. Sākumā jau bija tāda, kā tagad moderni teikt, cepšanās tāda savā iekšēji. Ja galvenais bija atteikties no komentāru lasīšanas, līdz ar to tas viss kaut kā arī tad pazūd. Jo uz laukumu jau ar tiem spēlētājiem mazliet savādāk. Tur ir tā, ka tomēr tās attiecības ir savādākas, un tas, kas tur paliek uz tā laukuma, tas arī tur paliek. Ļoti reti tā, ka tur kaut kas ļoti velkās līdzi. Tad ir jāsatājas ļoti liels ziepes, un pēc tam tur ir jāsavār vēl kaut kas pa virsmu, lai pēc tam tas viss nepazūst kaut kur. Bet skatītājs, es vienreiz arī vienam spēlētājam teicu, mēs esam cirka mākslinieki. Skatītājs samaksājuši savu naudiņu, viņi nāk atrauties, tad viss kārtībā, ko darīt. Mēs jau te vēl dzīvojam tādā siltumnīcas režīmā, apskatoties, kas notiek tur, piemēram, Grieķijā vai kur vēl tur. Serbija pēdējā gada, Zvezda, Partizan, kas tur notiek, tas ir. Mēs jau to vēl neesam izjūtuši, mums jau tāda ziediņa. Bet arī 90. nebija Latvijā mežonīgi. Man šķiet, ka tajos laikos jau tur bija diezgan pamatīgs kolorīts, kā teikt. Es rādīju jau savam dēlam YouTube ierakstu no basketbola apskatiem, un viņš teica, vai Dievs, ka jums tur esot bijis interesanti. Bija interesanti. Mēs taču bijām pat vienu brīdi, kad Valters cīnījās pret Lembergu, tur bija tas lielais un garais stāsts. Tad mēs pat tikām līdz tam, ka mums bija veltīta pusstundu Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, primetājumā. Mēs sēdējām un runājām ar vēl tagad, Ventspils ģenerālmenedžeru Ralfu Plēnicu, filozofējām par to, kas tad galā notiek Latvijas basketbolā un kas notiek ar tiesāšanu. Cik mēs bijām svarīgi tajā laikā. Bet bija jautri, ko teikt. Tagad tas tāds mierīgāks, profesionālāks. Ir kāds gadījums, kas tā īpaši atmiņā iespiedies? Nezinu, tur ir kaut kādi stāsti bijuši par tur, ka jaunatnes līgā tur tiesā svešā pilsētā kaut kādiem tur tiesnešiem tur akmeņiem mētā ārā pie zāles, vai tur nāk sist vai kaut kas tam līdzīgs pēc spēles, kaut kāds tāds. Ir bijis gadījums? Man, paldies Dievam, laikam jāsaka tā, es esmu kaut kā izvairījies no visiem šiem te dzirdēts ir daudz, cilvēki brauc un stāsta, ir bijuši, ka tur nāk un vietējie, protams, kad nāk un piedraud, kā tas viss izskatās. Es jau te pēc vienā intervijā stāstīju par to, ka Daugavas sportnamā Džamals Brauns skrēja un kājām spēra pa aizslēgtām durvīm, un mums bija apmetums no durvīm. Tas tāda atsevišķa momenta, bet pašam, jāsaka, paldies Dievam, nav gadījies. Neviens ar akmeni nav metis. Tas labi, jā.
Ir tāda leģenda, ka tiesnesis, teiksim, mača laikā pieļauj kādu jūtamu, acīm redzamu kļūdu, viņš tā kā centīsies atdot atpakaļ tajā epizodē. Vai tā tiešām ir kaut kāds tāds jūsu nerakstītais likums, vai tas tā vairāk ir uz katra paša sirdsapziņu? Zini, ir kādreiz likās, ka tā it kā vajadzētu darīt. Jautājums ir par to, ka mēs pēc tam nonācām pie tāda kopsaucēja, arī runājot kādreiz ar spēlētājiem, ka īstenībā viena kļūda nevar vilkt līdz nākošo kļūdu, tad tas aizies bezgalībā. Tad tur kļūdies tad atdod atpakaļ vēl kaut kas. Nē, kļūda ir kļūda. Tieši tāpatās, kā spēlētājs aizmet garām no groza apakšas. Ko darīt? Mēs neviens neesam perfekti, tiesneši kļūdās, viss ir skaidrs. Un, jā, tas iespaido savā ziņā, varbūt var iespaidot tiesāšanas filozofiju, varbūt, ka var palaist mazliet kaut kādā brīdī lielāku kontaktu vai vēl kaut kas, bet tas nedrīkst būt tā, ka tu pēc tam paņem video un paskat, te ir tādas auzas, ka tas bija, tu nedrīkst. Un tad arguments, kad es otrā pusē to neiedevu var šeit, viņš nestrādā. Un arī spēlētāji īstenībā neakceptē šitādi. Nē. Tad labāk ir tā, ka pieiet viņam, jā, es kļūdījos, bija slikta pozīcija, nepaspēju, ne tur skatījos, tas spēlētājiem ir vairāk akceptējams, un to spēlētāji labāk saprot, nekā tu viņam stāstīsi, kad es tagad tur nē, un šitien jā, un tad tas viss tad tā aiziet tādā, kā es saku, tādā nekontrolējumā plūsmā. Vai basketbola tiesneši ir ļaunatminīgi? Vai jums ir tāds nosīt melnais blociņš, tu man tur pirms 2 gadiem tajā spēlē tur kaut ko tur uzbļāvi un nāci virsū agresīvi, tagad es atcerēšos, jā, tagad es tev piekasīšu. Mēs arī skautojam, un mēs atceramies, un mēs zinām, ko no kā sagaidīt, no kur spēlētāji. Te drīzāk jāsaka tā, ka mēs dažreiz vairāk uzmanības pievēršam atsevišķu spēlētāju darbībai vai uzvedībai, vai treneru darbībai un uzvedībai. Bet tas viennozīmīgi nav tā, ka tu man tur pirms tam, un tad es tev tagad šeit tev vienreiz, šeit tev otrais un trešoreiz ārā no zāles. Nē, pirmkārt jau tagad tas viss ir tik labi redzams, tik daudz kameru. Kādreiz, kad es sāku tiesāt, tad vienīgā kamera varbūt bija Latvijas televīzijas tiešraidēs. Ja. Pārējais, kas notika zālē, tas bija tā, viena tante teica, otra tante teica, un dažreiz varbūt kāds bija nofilmējis ar VHS kameriņu mazo. Tagad tas viss ir redzams. To nevar, šādas lietas vairāk nevar iet cauri vienkārši tīri no tehniskā viedokļa, jo tagad to visu var izkontrolēt, un arī pēc mums arī tiesnešu uzstādījums, mēs nākam uz spēli kā balta lapa, viss. Tas, kas ir bijis tur, tas ir palicis, tagad ir pilnīgi no jauna. Ja tas cilvēks turpina nodarboties ar recidīvu, tad tas ir šajā brīdī, šajā momentā, tu esi nopelnījis. Atveram noteikumu grāmatiņu, kur ir, brauc mājās. Vienkārši arī tāda leģenda vai droši vien, ka kaut kāda maza daļa patiesības tajā visā ir, ka, teiksim, tas laiks, kad Latvijas čempions bija savā pīķī, kad Barons, ASK, Ventspils tā būtībā šo komandu 3 cīņa, ja? Tāda leģenda klīda, ka Sandis Buškevics, tas ir tur melnajā sarakstā visiem tiesnešiem, apmēram tiesneši it kā gaida kaut kādas viņa tur darbības, lai varētu, iedot soli. Tiešām, ja? Tādas runas klīda, jā. Es kaut ko jaunu arī dzirdu, tev izrādās. Ko tik jūs tur nerunājiet? Tas, tā kā es tev saku, tas apkārt, tas viss, tas skatītāju pulciņš un vēl arī žurnālistu pulciņš, kāds kaut ko teica, kaut kur vēl kaut kas aizķerās. Ir daudz visādas citas lietas bijušas, tur, ko kādreiz, kā saka, nav redzējuši, nav uz laukumu nepiefiksējuši, bet tā, lai tur nodarbotos ar kaut kādu atsevišķu spēlētāju medību, noteikti ne. Jo mēs arī nācām kā jauna paudze. Es sāku pie Valdu Valtera jaunās basketbola līgā, un tad Valdim īstenībā bija uzstādījums, ka pietiek to padomu laiku, to visu to, kas tur bija, kad atnāk samaksā vēl kaut kas, viņš to visu ir izbaudījis. Viņš saka, šitien te, lai džeki, viņš saka, kaut arī varbūt viņš sākumā nemāk tiesāt, bet lai pa godīgo. Uz to mēs gājām, un īstenībā es domāju, ka tagad mēs arī redzam tos augļus. Mums ir trīs tiesneši, mums ir pasaules kausā, mums tiesneši, kas mums ir šajā brīdī. Mēs esam principā diezgan, es domāju, ka mēs esam viena no top Eiropas valstīm, kur tiesnešu ziņā. Jo regulāri ir fināla spēles, tiek apkalpotas, tagad arī pasaules čempionātā, kā U19, ja Gatis Saliņš bija.
Gads Saliņš tas pats uz NBA, jākal šajā vasarā aizbrauc. Nu, tā kā, ja mēs paņemam to listi, tad tie ir jau tie, kas ir tagad sāk ar manīm vai mazliet pēc manīm, tie arī jau tuvojās, kā saka, karjeras beigām. Un tagad nāk tā paudze, kas jau uzaug jau, kā saka, pilnīgi brīvbalstī jau tā. Tu pats pieskāries tai naudas lietai, mēģinājumam kaut kādas spēles ietekmēt. Padomu laikos par to leģendas klīd, un droši vien, ka tās leģendas ir tās, kuras ir samērā patiesas, ja? Bet vai pašam ir bijis kaut kāds gadījums, arī tagad Eiropas basketbolā izskanēja tas Ukrainas gadījums par Borisu Rižiku, ja vienu no top tiesnešiem Eirolīgā, ja, ka viņš tur it kā esot uz fināla mačiem, viņam esot piedāvāti tur entie tūkstoši, lai viņš nospēlē, vai pašam ir bijis tās gadījums, vai kādam blakus esošam, stāvošam tiesnesim? Nu, droši vien, ka blakus par esošiem stāvošiem neko nevarēšu pateikt. Nu, tomēr, bet ar manīm nav bijis tādas sarunas, kad, nu, kāds... Es jau, padomju laikos tas vilkās līdzi, varbūt arī tie 90. skarbie 90. Tur vēl citiem likās, ka tā to var izdarīt. Bet finālā jau ir tā, ka, nevar jau tev samaksāt tik daudz, lai pēc tam tu varētu visu mūžu sēdēt un atvainojos ļoti tā vienkāršot sēdēt un pīpēt zāli. Ja? Nav, tas lēc ārā un tur zinās, jo tās sarunas aiziet un tad visi vien zinās, šitam var iedot, jo tur viss nokārtosies. Nestrādā tas tā vairāk. Kādas tu nosauktu laba tiesneša īpašības? Teiksim, tās tiesneša ideāls, kādām lietām ir jābūt viņam tā kā psiholoģiski, kādam viņam ir jābūt, nezinu, tā veidā? Psiholoģiski viennozīmīgi jābūt ļoti spēcīgam, lai nevar te viss izsist ārā, jo tomēr ir spiediens, spiediens no treneriem, no spēlētājiem, no skatītājiem. Jāpieņem lēmumi, sekundes simtdaļās. Tas viennozīmīgi ir tāpatās, kā spēlētāji koncentrējās, tāpat arī mums pirms spēles ir savu procedūru, ko mēs darām, kā mēs gatavojamies. Tas ir viens no tādiem būtiskākajiem momentiem, tie ir tāda psiholoģiskā noturība. Viennozīmīgi jābūt ir ļoti labām komunikācijas spējām. Tas ir tas, kas ir jāmācās īpaši jaunajiem, jo citi liekas, ka visu var izdarīt ar svilpi. Īstenībā nē. Ļoti daudz var izdarīt arī tāpatās ar vārdu, runājot, komunicējot. Tas ir jāmācās, to nevar tā uzreiz un vienkārši kaut kur. Mēs arī strādājot ar jauniem tiesnešiem, ir mums īpaši dažreiz tādas programmas, kur mēs tīri gatavojamies tādām sarežģītām situācijām, ko darīt tālāk, kā to risināt. Tā kā tas ir tāds, un tagad, protams, arī fiziskā sagatavotība aizvien vairāk un vairāk. Mēs sākām kaut kādā 2005. Gadā, man liekas, ka FIBA sāk pievērst pastiprināt uzmanību. Tad mums jau bija savu treneri Eiropas čempionātos, kas nāca līdzi jau no tā. Tagad tas vispār ir, teiksim, tādā līmenī, kad ir savas programmas, jau tiek sūtīts internetā testi, visi jākārto, visi tiek pārbaudīts, tā kā tas ir ļoti pastiprināti. Tiesnesis tāds pats atlēts vien ir, pamēģina izskriet līdz tiem zirgiem. Tieši tā. Tu esi tiesājis 3 vīriešu Eirobasketi, un Rīgā notikušo sieviešu. Jā. Ko ir tiesāt vieglāk? Vīriešu, sievietes? Droši vien no tāda spiedienu viedokļa, droši vien, ka ir tiesāt vieglāk sievietes. Jo tur tomēr tā meitenes neatļaujās tādas, ja tā var teikt, vaļības un tādas spiedienu. Tur tomēr tā komunikācija un viņu attieksme pret taviem lēmumiem savādāk nekā večiem. Tas ir viennozīmīgi. Sieviešu basketbols bieži vien ir vairāk neprognozējams, tur mēs varam dabūt būtībā vienmēr. Es teiktu dažreiz. Tas rada varbūt kādreiz tādas 50-50 situācijas, ja? Bet tas pieder pie lietas. Jā, bet ar vīriem, protams, ka ir grūtāk. Tur, protams, ka tur nāk iet visīpaši, jo lielāks līmenis, jo lielāks zvaigznes, jo tev ir aizvien vairāk un vairāk ir jāpiestrādā pie tā, lai tu varētu ar viņiem tikt galā. Lai viņus varētu kontrolēt, kas īstenībā ir viens no tādiem būtiskiem momentiem. Jo ir nevis jātiesā, tev jākontrolē spēles laika ritums. Nav vienkārši jāatnāk un ar automātu jāatšauj un iet projām. Tas viss ir jākontrolē.
Ja tev jautātu vienu spēli, ko tu no sevis tiesātajām, ko tu visu mūžu atcerēsies, ir tāda? Laikam jau jāsaka, ka tas ir tāds karjeras sākums, kad mums bija tā slavenā bonus brocēna. Un tad bija, ka brocēna toreiz 95. gads, man liekas, tas bija. Jā, ka brocēna no zaudētājiem no 1-3 dabūja 4-3, tad bija, tad tā bija tā sērija, es pat teiktu, ka nebija tā, ka tas bija tāds visvairāk tāds iespiedies kaut kā atmiņā, ka tas ir tāds. Tas pirmais, laikam, tas bija tāds pirmais lielais pārbaudījums. Pēc tam, jā, interesants bija 11. gada Eiropas čempionāts Lietuvā. Tur bija tā pirmā grupa, kur bija Somi un vispārējie bija Balkāni, tā kā bija ko darīt. Tā kā tāds man, varbūt, ja mēs skatāmies, man varbūt tajā sarakstā, tīri objektīvi vai subjektīvi, varbūt man nav tāds Eiropas čempionāta, olimpiādas fināli, un tur vēl kaut kas ok, tur Latvijā notiekošajā Eiropas čempionātā es toreiz tiesāju pa 3. vietu spēles, bet kopumā es domāju, ka pietiekami interesanti tas viss bija. Ja reiz basketbola tiesneši, tie pienākumi, funkcijas vairumam cilvēki plus mīnus skaidri, bet tagad tu esi kļuvis par FIBA komisāru. Ko spēles laikā dara komisārs? Kādi ir viņa tie pamata pienākumi, uzdevumi? Turpat ir tā, ka mums vairāk pienākumu ir pirms un pēc spēles, jo tiesneši atbrauc uz spēli, notiesā, viņiem ir pēcspēles konferences ar video observeriem, viņiem ir savs. Mums ir pirmkārt jārūpējās par to, lai viss notiktu saskaņā ar reglamentu un saskaņā ar visiem nolikumiem punktiem. Tas nozīmē, ka mēs pirms spēles no rīta mēs braucam, pārbaudām viesnīcas, komunicējam ar klubiem, pārbaudām licences, saskaņojam ar pieteikumiem, pārbaudām spēļu formas. Tad pieņemam nosacīt arī zāli, vēlreiz pārbaudām, vai viss kārtībā. Spēles laikā mēs praktiski atbildam par to, par sekretariātu darbu. Mums ir savs tāds procedūra, kas mums tur ir jādara. Jo praktiski šajā brīdī vienīgais, par ko var iesniegt protestu, ir par to, ka ir nepareizi pierakstīti punkti vai ir kaut kāds laiks vai vēl kaut kas. Tāpēc liels uzsvars tiek likts. Kādreiz komisāri daudz arī darīja un sekoja līdz tiesnešu darbam. Latvijā mēs joprojām to darām dažādu iemeslu dēļ. Jau Eiropā un pasaulē komisāri praktiski darbojās tikai un vienīgi ar šiem sekretariātu darbiem. Par tiesnešu darbu un tiesnešu kvalitāti rūpējās jau observer komanda. Jau praktiski viss ir video, viss tiek skatīts online vai cilvēki ir uz vietas vai online. Es domāju, ka tagad pasaules čempionātā tas vispār tur ir visaugstākajā līmenī. Tas nozīmē to, ka spēles laikā tur redzi acīm redzama kļūda, tu būtībā neko tur nevari tajā ietekmēt. Ne. Es varu palīdzēt cik tas attiecās uz kaut kādām laika korekcijām, un es varu ieteikt tiesnešiem, bet tiesneši pieņem lēmumus. Ja mēs runājam par kaut kādiem personīgiem piezīmēm, es vienkārši atzīmēju krustiņu pie attiecīgā spēlētāja, personīgā piezīme. Viss, paldies. Tālāk ir tas jautājums par to, vai rezultāts ir pareizs, vai laiks ir pareizs, 24 sekundes, vēl kaut ko var koriģēt, nevar koriģēt. Tas jau tāda sadarbībā ar tiesnešiem. Pagājušajā Eiropas čempionātā bija tur arī tāda ļoti skaļa, daudzu kļūdu virtene, kādas 3 spēles bija tādas ļoti strīdīgas, pēc kurām vairāk tiesneši saņēma kaut kādas tādas īslaicīgas diskvalifikācijas, viņus vairs nenozīmē uz spēlēm, vai kaut kāda arī šāda veida tīrīšana bija attiecībā uz spēles komisāriem, vai tur saistībā ar tām sekundžu kļūdām, vai komisāri tā kā vairāk tika sveikā cauri? Es neesmu 100% pārliecināts, bet cik man tagad ir atmiņā, tad man liekas, ka komisārs ar saņēma diskvalifikāciju. Praktiski pēc tām spēlēm viņa attiecīgā komanda visu 100% aizbrauc mājās. Bet es domāju, ka jā, jo tomēr atbildu visu komandu pie tam, ka tas bija tāds moments, ko īstenībā varbūt arī varēja palīdzēt un varēja kaut kā ietekmēt to lēmumu ar palīdzību. Bet atbildu komanda ir komanda. Tāpat kā komanda ir Latvijas komanda, tā mūsu tiesnešu komanda. Par Latvijas komandu runājot, kādas emocijas bija pēc vēsturiskās uzvaras par Franciju? Tā ļoti vienkārši varēja piebļaut ciemu. Sen nebija tik,
kā lai pasaka, tāda tik pozitīva. Ar tādu baudu es sen nebiju skatījies basketbolu. Es pieķēru pie sev pie domas, ka, protams, būs bēdīgi, ja mēs zaudētu, bet to, ko es redzēju uz tā laukuma, reāli tas sagādāja baudu. Tas ir, kad tur ir tā atdeve 100% un aizsardzība, un viss ir jēgpilns, un ir, protams, kļūdas kaut kādā brīdī, kaut kāds emocionāls, bet tas īstenībā tā kvalitāte man ļoti patīk, un tas ir tas, ko es tur vienam teicu, forša spēle, forša, neskatoties uz to, kāds būs rezultāts, reāli forša spēle. Kā tev tagad ir vispār basketbolu vērot? Tu tā kā vairāk no profesionālas prizmas to skaties, vērtē arī tiesnešu darbību, vai spēj tomēr to pašu basketbolu spēli izbaudīt, vai gribot, negribot sanāk, ko tas tur dara, tur taču nebija jāsvilp, un tur ļauj skriet tajā ātrajā, neaptur, vai kaut ko tādu. Es varu baudīt. Labs jautājums īstenībā, es kaut kā nebiju padomājis par to, bet tagad es skatījos, es redzu, es varbūt skatos mazliet savādāk, un man ir kaut kāda automātisms strādā zemapziņā, par kaut kādu lēmumu, pieņēmumu, un tāds ir savs vērtējums par to, ka bet tas man vairāk neiespaido tā. Jo kādreiz es pilnīgi sēdēju, es zinu, ka mēs aizbraucām arī uz kaut kādiem Eiropas čempionātiem kā skatītājs, un tad es jau piefiksēju, ka es tā īstenībā uz to basketbolu paskatīties nemaz nevaru. Tad es kaut kā tā, skatījos tāds pārāk kaut kā analītiski un domājot briesmīgi līdzi. Tagad es jau varu sākt baudīt, jo droši vien, ka tas jau ir labi. Ne visi mūsu skatītāji ir informēti par to, ka patiesībā tu ne tikai esi basketbolā, bet arī rīko dažādas citas sporta pasākumus. Ja tu esi organizators Latvijas spēkavīru čempionātam, kuram starp citu Akropolē 10. septembrī dienu pirms lielā fināla būs jūsu lielais fināls. Un tagad mūsu izlases nākamais pretinieks ir Kanāda, kas arī ir savā ziņā tādā basketbola mērauklā šobrīd kļūst par tādu izteiktu spēkavīru. Kā tu no spēkavīru prizmas, kā spēkavīru organizators varētu ieteikt mūsu basketbola izlases diriģentam Lukam Banki spēlēt pret tādu basketbola smagsvaru, kāda ir Kanāda? Ko var Banki ieteikt? Banki pats visu zina, paskaties, kāda rezultāti. Tur nav ko. Basketbols pirmkārt ir kļūst, ja atceros, kā mēs kādreiz skatījāmies, bija izteikti centri, atceries, tur, nezinu, Krieviem bija Kačenko, tur Belasķenijs, kas tur Šakils, tur amerikāņiem. Ja mēs paskatāmies uz to moderno basketbolu, tā īstenībā kādreiz Porziņš stāvētu kā tornis tur zem tā groza un tikai grozītos un to, ko darīt. Tagad viņi visi met trīniešus, viņi apspēlē, viņiem ir ātrums, atletisms. Tas droši vien ir tas, kas arī tajā brīdī, kad nav jau jābūt briesmīgam, varbūt tādam atlētiskam, ļoti tādam stipram. Nē, ir jābūt, es nepareizi, varbūt to domu velku. Es par to, ka droši vien, ka jau ļoti daudz ko izšķir tas ātrums un to, kā tu vari tikt līdz visiem tiem spēlētājiem. Te ir tas jautājums, kā tu vari nobremzēt visu to ātrumu, kā tu vari neļaut viņiem spēlēt. Droši vien, ka tas ir tas viens no tiem galvenajiem. Jā, protams, tur pretī ir izpildītāji, jā, viņi ir garāki, varbūt muskuļaināki. Pretī ir vakar arī francūži, kuri, ja mēs tur noliekam pretī Latvijas izlases, tur, kurš mums tur pretī? Tur Šmits, Gražulis, viss vairāk, ja mēs tā ņemam no tīri tādiem no pleciem, ja mēs rēķinām, bet rezultāts ir pavisam tāds, kā viņš ir. Tā kā te ir tas viss, te ir tik daudz tās komponentes, tiek sabalansēts. Es vienreiz skatījos kaut kādu YouTube'ā vecu spēli, un tad es paskatījos, Dievs, cik tas basketbols kādreiz bija lēns. Tad, teiksim, šajā brīdī tas ir uzkrīt. Jā, gribas domāt, ka tajā mačā pret Kanādu tiešām, ja tur esi iepriekš apstījies kādu vecāku spēli, tad tas potenciālais mačs pret Kanādu noteikti būs ļoti dinamiski un ātrs spēle, jo Kanāda to ir slavena. Varbūt ne slavena, tas nav īsti pareizs vārds, jo būtībā Kanādai arī notiek tāda paudžu maiņa augstākajā mērā, jo ja pirms dažiem gadiem viņiem izlasē, cik tur bija 2-3 NBA spēlētāji, tad šoreiz ir 7. Ja būtu gribējuši, būtu varējuši arī savākt pilnu sastāvu no NBA, bet pa laimi mums un citiem pretiniekiem droši vien, ka tas viņiem neizdevās, bet noteikti jā, tas viņu ātrums un tā agresivitāte aizsardzībā ir noteikti liels izaicinājums mūsu basketbolistiem. Juri, ja tev būtu jautājums, kā beigsies mačs pret Kanādu, ko tu teiktu? Gribās būt piesardzīgam optimistam.
Tas attiecās uz to pašu, uz vakardienas spēli. Jānim Zeltiņam ir ļoti fantastisks teksts. Viņš saka, nav jau interesanti, kuram tas ir tās 39 minūtes ir pārsvars. Galvenais, lai pie pēdējās sekundes tev būtu +1. Tas, principā, tas ir tā, man vakar tieši ienāca prātā viņš šis te citāts, spārnotā frāze. Es likšu uz to pašu, ka dodam mums to minimālo +1, lai es varu kļūdīties, bet dodam par to galvenais, lai tā ir uzvara, un es saku, tad dodam +1. Vai tu esi dzirdējis tādu faktu, ka mēs ar Kanādu jau uz augstākās līmeņa basketbola skatuves esam vienreiz spēlējuši? Man tagad par to ir stipri jāpadomā, es nezinu, es neatceros. Tu varētu neatcerēties, jo tas notika 1938. gadā Jā, Berlīnas olimpiskajās spēlēs, kur tieši pēc tam Kanāda sasniedza savu lielāko panākumu basketbola laukumos, izcīnīja sudraba medaļas. Toreiz vinnēja amerikāņi, un tieši otrās kārtas spēlē, izslēgšanas turnīrā, kanādieši apspēlēja Latviju. Tā brīža Eiropas čempioni. Un tas arī īstenībā bija diezgan liels kultūras šoks daudziem, jo tā organizēti čempionāti notika tikai Eiropā. Tad atbrauc tā amerikāņi, kanādieši, un būtībā tajā Eiropā pilnībā izgriež pogas. Tā arī. Tāpēc arī kādreiz jau liekas, kas tā Kanādā jau ir hokejs, kāds basketbols. Tieši tā. Labi, Juri, paldies tev par sarunu. Paldies skatītājiem. Visu labu!